Skolēnu brīvlaikā no 12. līdz 14. martam norisinājās iniciatīvas kontakts mācības aizputē, kurās piedalījās skolēnu pašpārvaldes prezidents Aleks Ratinieks, kultūras komitejas pārstāvis Rudolfs Miķelsons un atbalsta persona Sangrija Tupeniece. Jaunieši iepazinās ar citu pašpārvaldes skolēnu piedāvātajām idejām, spēlēja spēles un piedalījās aktivitātēs, kur iepazinās ar līderības prasmēm, veidoja vārdu kartiņas un improvizēja. Vakara gaitā skolēni piedalījās saliedēšanās spēlēs. No 24. līdz 30. martam Vēstnieku skolas pārstāvi brauca 7 dienu ceļojumā uz Strasbūru. Pa ceļam apmeklēja, pabija Vroclavā, Prāgā, Dresdenē, Kolmārā un pašā Strasbūrā. Un tad pavadīja interesantu, jautru laiku kopā. Čau! Čau, Kā tev sauc? Katrīna. Tur taču bija braucienā uz Strasbūru, vai ne? Protams, kas bija. Kā tev liekas? Kur ir tavs spilgtākā atmiņa no brauciena? Vakar pastāvīgs un vakar braucienu uz pilsētām un meklējot veikalu. Un kur tev liekas bija vissmagākā vieta no brauciena? Man patīk Kolmāra, bet viss pilsētas bija ļoti skaists. Vai tu gribētu braukt vēlreiz? Protams, ka es gribu, bija ļoti interesanti, iesaku piedalīties. Un šeit neliels ieskats par to, kā gāja Eiropas parlamentā. Tātad sveicieni no skaistās pilsētas Strasbūras, Francijā, kur mēs šobrīd atrodamies Eiropas parlamentā, kur mēs Viļa Puldoņu vidusskolas vēstnieki devāmies uz Eiropas parlamentu Strasbūrā, lai piedalīties gan simulācijas spēlē, gan Eiropas skolas programmā kā tādā. Mums bija iespēja šodien izteikt savu viedokli par dažādām svarīgām problēmām Eiropā, kā arī piedalīties reālā simulācijā ar debatēm un kā arī iepazīt kolēģis no citām Eiropas valstīm. No 7. līdz 11. aprīlim mūsu skolā norisinājās vides rīcības nedēļa, kuras laikā mēs organizējām dažādas aktivitātes. Viena no tām bija brīvbode, kas norisinājās pašpārvaldes telpās. Katram bija iespēja atnest kaut ko un aiznest kaut ko sev mājās. Otra aktivitāte, ko mēs organizējām, ir zaļā mācību stunda Dari. Pašpārvaldes dalībnieki gāja pie 1. līdz 4. klases skolēniem un iepazīstināja viņus vides jautājumos un par to, kas ir vide un kā par to parūpēties. Vēl viena darbnīca, ko organizējam, ir aktīvismu darbnīca multifunkcionālajā zālē, kur jaunieši tika iepazīstināti ar to, kas ir līdzdarbošanās, kā arī katram bija iespēja iesaistīties projekta izveidē. Un pie mums arī viesojās Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozītis. 9. maijā bija Eiropas diena, ko mūsu skolā atzīmēja ar dažādiem pasākumiem, kurus organizēja mūsu skolas Viļa vēstnieki. Viena no šīm aktivitātēm bija, kur vēstnieku skolas skolēni devās pie 1. 3. klases, lai izglītot šos skolēnus par Eiropas vērtībām, kādas valsts Eiropas Savienībā ir un kāds vispār ir Eiropas karogs. Un kur pēc tam šie skolēni izmantoja šīs zināšanas, lai pildītu Eiropas eksāmenu. Tad vēlāk tajā pašā dienā Viļu vēstnieki bija arī saorganizējuši debates, kur debatēs bija dažādi jautājumi, svarīgi jautājumi Eiropas Savienībā, kur mūsu skolas skolēniem bija iespēja veidot komandas, debatēt par šīm tēmām, uzlabot savus debatēšanas prasmes un labāk izprast dažādus politiskos jautājumus. 10. maijā šeit, Liepājas ielā, Viļu vēstnieki, jeb vēstnieku skola, organizēja tādu kā telti, kur jebkurš cilvēks varēja atnākt, uzzināt par jaunajām vēlēšanu biļetēm, varēja piedalīties tādā kā klusajā piketā, kur viņi varēja izteikt savu viedokli anonīmi pilnīgi, un vēl arī uzzināt par pilsonisko līdzdalību.